Elektronikas un datorzinātņu institūta Biofot BOMUS projekta ietvaros tiek izstrādāta ultraskaņas mērīšanas sistēma kaulu un muskuļu audu raksturošanai. Osteosarkopēnija ir cilvēku novecošanas sindroms, ko raksturo vienlaicīga skeletu muskuļu masas samazināšana un to aizvietošana ar iekšējiem taukiem, un osteoporoze, kas padara kaulus porainus un trauslus. Tas kļūst par nopietnu sabiedrības veselības problēmu pasaules mērogā. Lai mazinātu šo stāvokļa ietekmi uz novecojošo sabiedrību un nodrošināt veselīgu novecošanu, ir nepieciešams veikt agrīno diagnostiku. BOMUS sistēma ir paredzēta skrininga un uzraudzības problēmas risināšanai. Tas piedāvā ātru galveno veselības risku faktoru novērtējumu. Kaulus – tas ir kortikāls biezums un porainība. Un muskuļus – tas ir intermuskulāras tauku infiltrācija. Mūsu nišu nosaka tādas ultraskaņas priekšrocības kā mobilitāte un portativitāte. Un vienlaicīgi mēs varam novērtēt tādus riskas faktorus, kuru pašlaik var novērtēt tikai ar tomografiju. Fizikālo principu validēšanai esam izstrādājuši vairākas ierīces, kas ļauj mums veikt eksperimentus ar kaulu un muskuļu modeļiem. Tās ir ultraskaņas mērīšanas ierīces kauliem un muskuļiem, gan ar fiksētiem sensoru masīviem, gan ar motoru piedziņu. Eksperimentiem ar ultraskaņas zondēm esam izstrādājuši arī elektronikas bloku, kas ļauj plašā frekvenču diapazonā veikt ultraskaņas mērījumus ar paraugiem. Mūsu uzdevums signālu analīzes posmā ir novērtēt saņemto ultraskaņas signālu kopu un noteikt minētos interešu faktorus vērtības osteosarkopēnijas diagnostikā. Šim nolūkam mēs izmantojam gan tēlu atpazīšanas metodes, gan modernas mašīnu mācīšanas pieejas. Kā liecina mūsu eksperimentu rezultāti, uz audu modeliem izstrādātas metodes ļauj identificēt šos faktorus.